Labdien! Kas jums saistās ar Liepāju un vai Liepāja ir uzskatām par radošu pilsētu? Kas man saistās ar Liepāju? Pirmkārt, tas, ka es šeit esmu dzimis un visu savu apzināto mūžu esmu pavadījis Liepājā. Un, protams, es domāju, ka nav radošāks pilsētas par Liepāju. Varbūt vienkārši savādāks, bet labāks un radošāks noteikti. Un roka mūzikas pilsēta, mūzika. Jā, nu, es domāju, ka tas iet, šis nosaukums iet, protams, no tiem laikiem, kad uz Liepāju brauca no visas Padomju Savienības, un tagad ne tikai no Padomju Savienības, tas, kad ir izdevies šos daudzos gadus noturēt šo simbolu, kas piedzima reizē, varbūt ar festivālu Liepājas Zintars, vai varbūt pēc ātrāk ar tiem muziķiem, jā, kas bija. Man liekas, ka tas ir tāds veiksmīgs, nu kā to sauc, PR vai tam līdzīgs, veiksmīgs pilsētas atpazīstamība, jāteikt. Jo es personīgi vēl šogad esmu saticies ar vienu tādu interesantu pastāstu, ja tā varētu būt. Vairākus mēnešus atpakaļ Liepājā, bet Rīgā viesojās Licidēji. Nu, tas ir klauns Paluņins, tas aizsisjā ar baloniņiem, ar visiem tām. Un viņi ir tagad jau vairāk uzturās Francijā, Parīzē un brauka pa visu pasauli, pa festivāliem un visu, un viņi bija Rīgā uz koncertiem. Un maestro Raimunds Pauls arī aiziet šo koncertu. Viņš saka, viens ar to deguna masku pienāk pie manis un saka, es tev zinu. Nu, kā, zinu, jā, nu kā. Viņš saka, ne tā, kā tu domā. Viņš saka, es tev zinu no 1972. gada, kad es grupas Ariels sastāvā spēlēju Liepājas Zintarā un tu sēdēji žūrijā. Tad stādieties priekšā cilvēki, kur izbraukuši visu pasauli. Jā, teiksim. Mēs atšifrējam, kas tas bija Kaplums, Ariela Buņģieris, jā, bet viņš atcerās to laiku, ja, protams, Arielam tas bija pirmais tāds, nu, wow, grandios pasākums, ko viņi tika atzīti un tam līdzīgi, jā, teiksim tā. Un viņš cilvēks, kurš pēc tik daudz gadiem atcerās taisni to situāciju, ja, viņš, protams, nospēlē to, bet vienalga tas ir super, ja, tad es gribu teikt, ka tie vārti, ja, teiksim, kas ir Liepājā, tās durvis ir vaļā. Viņas vienkārši visu laiku vajag izmantot. Nu, jā. Attiecībā vēl vienkārši par to radošumu ņemot vērā. Labi, būs cilvēki, kas teiks, nu jā, tas ir pagājis, jā. Mēs 2006. gadā, kad bija Liepājas Zintaram 30, mēs nepielikām punktu, mēs pielikām daudz punktus, jā, tātad viņš var turpināties. Bet mūziķiem, nu, eks-liepājniekiem un vēl visiem ir tāda neparakstīta vienošanās. Vispirms būtu Vēģis, kas atraisies, un pēc tam Liepājas Zintars. Nu, un tas, ka viņš būs, es esmu pārliecināts par to, un tajā brīdī mēs arī tagad šajā nedēļā bija tāda iespēja tikties ar daudziem liepājniekiem un muziķiem, un viss saka, tajā brīdī, tad, kad, teiksim, nu, pateiks, hop, apliks žogu apkārt kā būvlaukums, tajā brīdī jāparādās uzreiz orgkomitejai, kas organizē jau festivālu. Tā kā, nu, man liekas, ka tas tāds labs izaicinājums. Vai Liepāja ir gatava savai dzimšanas dienai? Patreiz? Jā, viņi jau vienmēr gatavi. Vienmēr gatavi pasākumi. Jā, nu, es domāju, ka tur jau vairāk vai mazāk man ir patīkami tas, ka cilvēki, nu, tā apvienojās tajā pilsētas dzimšanas dienai. Viņi vairs nav tā, kad, nu, ka, es iešu, nu, ko tam rādīs te, nu, kas tam būs, jā? Jā, bet paši, teiksim, daudz iesaistās, daudz dara un daudz dažādu pasākumu, sevišķi, teiksim, tas ir gan skolas, gan bibliotekas, gan mūzikas skola, jā. Pilsētas dzimšanas dienu sākam svinēt 370, atgriezamies atpakaļ, jā, tas bija tajā laikā, kad pilsētas mērs bija Imants Vismins, jā, un tad 370 bija pirmā dzimšanas diena, kur sākam atzīmēt atkal, teiksim, brīvās laikā, un man patīk, teiksim, tas, ka no tā laika ir palikušas tādas pievienotās vērtības, kā, piemēram, ir tāda Jāņa Lusēna ar Olafu Gutmaņa dzeja ir tāda kantāta līgu. Ja, tā bija speciāli pasūtīta uz to dzimšanas dienu, viņi izpildīja toreiz simfoniskais orķestris, koris, Jākaps Ozoliņš diriģēja, un tas ir, respektīvi, tas ir pilsētas pasūtījums, un tas ir pilsētas skaņdarbs. Ja. Nu, protams, kad ir ļoti daudz pilsētas, kas jau pasūtījuši skaņdarbs, bet tas līgu, tas ir taisni, nu, tāds skaņdarbs pilsētā uz 370. jubileju, to droši vien veltīts tam. Jā, veltīts rakstīs vēstures grāmatās, ka redz, kad uz to brīdi bija skaņdarbs. Nu, tā. Un patreiz es ar to gribu sacīt, ka cilvēki, nu, iesaistās, jā. Protams, lielāka aktivitāte, kad ir apaļā jubileja, ka būs 390, es domāju, ka te vispār pilsēta būs. Bet, nu, arī patreizajā brīdī ļoti daudz iesaistās, un es esmu priecīgs par Rietumu radio komandu, kas jau 3. gadu veido tādu lielāku pasākumu, jā, kā teikt, visām galmēm.
Vai arī no Rīgas brauc cilvēku uz koncertiem Liepājas dzimšanas dienā tieši, kas ir veltīts? Es domāju noteikti, jo tā Liepājas dzimšanas diena ir, mums varbūt jau esmu pamanījuši, ka mēs, teiksim, visi jau ir salīdzinājumā. Ja mēs salīdzinām ar kaut kādām citiem pasākumiem, citām pilsētām, mums varbūt ir nedaudz mazāk, tā reklāma uz ārā, ja? Tas ir jautājums, pie kā noteikti jāpiestrādā, un es domāju, ka ņemot vērā, protams, kaut kādos, teiksim, tīklos, tur visur jau ir, visu to, nevar tā teikt, ja tu gribi, tu pamanīsi to, ja, kad ir tur Liepājas dzimšanas diena vai Līvas tirgus vai vēl, bet gribētos jau to, ka tā reklāma būtu lielāka. Mums jau ir labs piemērs, ka teikt, mūsu Ziemeļu priekšpilsētā, jau kaimiņi, tur viņi reklamē sevi uz nebēdi, teiksim, katram savs, bet, gribētos arī tā, jo noteikti, kad, ja tā reklāma būtu lielāka, ka ļoti daudz vairāk cilvēku, es nerunāju konkrēti par Rīgu, bet, citurienes noteikti braukt uz tejienu, teiksim, vairāk. Vai paši liepājnieki iesaistās arī pasākumos, kāda radošas personības vai palīdz sagatavot? Jā, man ir, piemēram, šogad, teiksim, liels prieks par tādu organizāciju kā Rotary klubs, kuri sadarbībā Liepājas mūzikas skola 21. martā šeit Liepājas Latviešu biedrības namā rīkos koncertu, mūzikas skolas, teiksim, koncertu, un šis koncerts ir taisni domāts kā senioriem, kas ir bijuši skolotāji, kultūras darbinieki, medicīnas darbinieki un tā, teiksim, viņi speciāli uzrunā šos seniorus, kad tas koncerts pa brīvu būs, un tā ir tāda iniciatīva, teiksim, no Rotary klubu puses. Es domāju, pirmo reizi viņi tādu taisa, un ka tas varētu viņiem arī kļūt par tradīciju, teiksim, uz pilsētas dzimšanas dienu, un tad arī daudz tādu pasākumu, teiksim, pa brīdim jau kā. Citi jau atkal ieplāno, ka mēs tur kādu jubilejas savu koncertu vai kaut kādu atskaites koncertu rīkosim taisnu uz pilsētas dzimšanas dienu. Un vai liepājniekiem ir iespēja arī kaut kur kādos pulciņos piedalīties tā, kad viņi var rīkot savus pasākumus, kur Liepājas kultūras pārvalde arī atbalsta? Uz dzimšanas dienu es tā īsti nepamanu. Man liekas, ka tas jau vilciens pašlaik iet pilnā spēkā un diezgan varētu iet. Bet, tā kā teiksim, pateicoties tam, ka mums ir šie kultūras pārvaldes projekta konkursi, protams, gribētos tur lielāku atbalstu, finansiālā ziņā, bet tas ir laika viss. Noteikti, kad cilvēkiem tikai jāgrib un to finansējumu vispār jau varētu, praktiski, ja jau mēs palaižam visumā, teiksim, tādu foršu ideju, tad jau viss mēģina sakārtoties, un tam ir jānotiek, jo viņi nenotiek vienā brīdī, viņi notiek īstā laikā, īstā vietā. Galvenais ir gribēt un zināt, ko tu gribi, un arī zināt, kam tas ir vajadzīgs, kas ir tas, gala produkts ir patērētais, kam tu to taisi. Tad izdarīt, lai īstenojas. Jā, un tad, lai īstenojas. Ja tu zini, ka tu taisi, teiksim, tur vienai paudzei vai otrai, vai, teiksim, ģimenēm, vai vēl kaut kas super, teiksim, tad jau tu redzi to paudzi, zini, ko viņi grib, un atliek vienkārši to izdarīt. Es domāju, ka Liepājā vien vairāk parādās, teiksim, jauni cilvēki un dažādas kompānijas, kas, mēģina privāti to veidot un piesaistīt kaut kādas līdzekļus gan no fondiem, no turienes. Tas ir labi. Tas ir labi, jā. Un skolās, skolēniem, skolotājiem vai arī būtu kaut kā jāpopularizē pasākums tieši skolās, kas būtu tā kā Liepājas atpazīstama veicinoši. Noteikti, bet tur atkal tā ir. Es domāju, ka šeit ir atkarīgs no tā, ka noteikti ir skolas, kurās notiek uz nebētu, un varbūt ir kaut kādas skolas, kurā ir nedaudz klusāk. Tas tomēr ir atkarīgs, sāksim ar skolas direktoru. No viņi visi ir atkarīgs, teiksim, tomēr, tāpatās, kā mēs, teiksim, nosaucam laiks, Umaņa laika bija, Liepājā tur bija Vismina laika, pēc tam Teodora Reniņa laika, tad, teiksim, tagad visus tos laikus nosauks par Udas Seska laikiem, mēs varam runāt, kā mēs gribam, bet tas tomēr ir atkarīgs no pilsētas galvas, un tāpat skolā no direktora. Tālāk viss tā lieta, ja viņš būs tāds, kam acis spīdēs par kaut ko, tad uzvilksies skolotāji, uzvilksies skolēni, beigās nezinās, kas to sāks. Nav svarīgi, kas to iesāk, galvenais viss saskaitās, bet viss ir svarīgs no augstākās personas. Ja augstākā persona pateiks, darieties, te gribi, viņš neiedegsies, tad būs grūti. Protams, var viss notikt, bet tomēr tam jābūt harizmātiskam un līderim direktoram.